projekta, lai vasarā noorganizētu visai grandiozu mūzikas un mākslas festivālu Sarkasms 2009. Šo projektu jaunieši izstrādāja, un mēs viņu tā veiksmīgi nobeidzam un iesniedzam programmā no starptautiskā jaunatnes programma, jaunatne darbība, tad 30. janvāri. Raitis Kalniņš, mūsu jaunietis arī, kas darbojas līdz, tad viņš bija arī šīs idejas, autors. Projekts esot iesniegts un neskatoties uz to, vai finansējumu piešķirs vai nē, iecerētais festivāls tikšot realizēts. Mūzikas un mākslas festivāls, tā tīri pēc satura, norisināsies 2 dienas, 19. un 20. Jūnijas, un tas notiksies Katveru pagasta Grantiņu mājās, uz to pusi tikai vairāk. Būs aptuveni kaut kādas 40 dzīvie izpildītāji, kā 20 elektroniskās mūzikas izpildītāji, teātra, visādas padarīšanas improvizācijas teātris, sporta aktivitātes un pašdarbība savā ziņā tiks tāda uzslavēta. Kad pazuda putnu dienas, tad kaut kas tā kā trūkst, un mūziķi jau paši arī taisam. Es gan mūziku mazliet atmetu tā kā roku, bet vajag kaut ko limžos tādu.